Ezeknes, un blakus mums stāv bijušā Priekuļu deju kolektīva vadītāja. Arī, lai viņi stāsta par sevi. Jūs skolēnu kolektīvu vadījāt? Jā, es vadīju skolēnu kolektīvu, tādu saucamo kolektīvu Tūgadīši, kuru tagad vada man savu Zeknes pārņem vadīt. Un es gaidu, kad Mārtiņš nāks garām, lai viņam pasniegtu ziedus. Es gaidu visu Priekuļu novadu un gribu pateikt, ka tas ir dejiskākais novads starp citiem visiem pārējiem. Un paldies Mārai Juzupai, kas atbalsta kultūru. Var sakot, jā. Amandiņa pasveicināsi kādu mājās arī? Sveiciens mammai, tētim saka, ja māja. Sveiciens mammai un tētim. Kamāja roka. Viņi skatās gājienu. Paldies, gaidām tad visus savus mīļos un tuvos gājienā. Jā. Izstāst pēc kaimiņiem. Garkalnes novads. Sveicam Garkalnes novadu! Man tas gods stāvēt blakus virsdiriģentam Mārim Sirmējam. Māri, sakiet lūdzu man, kā ir? Vieglāk ir diriģēt kori, kas ir uz ielas vai kas ir estrādē? Kori, kas ir mēģinājumi telpā. Tomēr? Neviens no maniem piedāvātajiem variantiem nav vieglāk. Saprotiet, katram ir savu vērtību, savu šarmus, bet, protams, diriģēt savu kori, tas ir viss. No vienas puses, arī vieglāk, saprotošāk, bet tas ir atkal milzīgs izaicinājums. Lielais kopkors, tas ir vienmēr, ziniet, no reizes uz reizi, kad iznāc, tas ir kaut kādā mērā izaicinājums. Kā tas gal galā sanāks, kā mēs spēsim atrast to kopīgo enerģijas virzienu, ja, kurā mēs tajā dziesmā iejutīsim. Jūs gal galā arī koru skatējs bijat viens no žūrijas dalībniekiem. Jā. Kāda ir situācija, cik kori ir profesionāli, vai tā profesionalitāte aug vai zūd? Vispār fināls, es biju tikai fināls skatē un pie jauktiem koriem. Man tiešām, jāsaka, milzīgs paldies tiem diriģentiem un dziedātājiem, kas vispār to spēja izdarīt. Īpaši es runāju par obligāto skaņdarbu vienu stūrstorienu tēvzemi, kas man pašam jādiriģē. Jo man liekas, ka tādu dziesmu, lai nodiriģētu, kad ir diriģents vai nodziedāt dziedātājs, tur pat tiešām vajag asu prātu, ļoti labu profesionalitāti, lai ar to varētu tikt galā. Tā kā tas vien bija rādīties priekš manis, kad kori ļoti labi un ļoti labā līmenī sagatavot. Jums tomēr arī starptautiska pieredze. Kā jūs vērtējat, vai mēs esam tikpat labi, cik ārzeņu kori? Es domāju, ka Latvijas tradīcija attiecībos koru dziedāšanu mēs pat nevaram vispār salīdzināt ar pasauli. Tāpēc, ka viņi ir patiešām unikāli, īpaši, jo to es izjūtu būdams jebkurā pasaules vietā. Visi tie, kas ir kaut drusciņi informēti un kas ir īpaši bijuši dziesmu svētkos, viņi saka, ka tas viņiem ir vienkārši prātām neaptverām. Viņi ar milzīgu skaudību skatās to, kas, protams, saka, tas ir kaut kas tiešām unikāls. Tā ir patiešām ļoti īpaša vērtība, kas mums piemīt. Mēs esam laimīgi valsts, vai ne? Priecīgs svēts. Paldies, priecīgs svēts. Priecīgs svēts. Cik varens novads. Upīte! Sveicam arī Upīti! Šeit pat mēs varam skatīties, kā notiek arī intervijas, kuras translē televīziju. Liels prieks, ka mūsu rindas kļūst aizvien kuplākas. Tas ļauj domāt, ka svētki tiešām ir izdevušies.
Mums jau tuvojas nākamie gājienu dalībnieki. Tūdēt sagaidīsim arī viņus. Dārgie televīzijas skatītāji, viss turpinās. Mēs šobrīd esam pie Dēls teātra un, kā redzams, gājiens nekur nav pārtrūcis. Tas vienkārši notiek. Jā, arī cilvēki ir saradušies un visi smaida, priecājās. Un vēl gribēju atgādināt arī to, ka pilno gājienu jūs varat redzēt Latvijas pirmajā televīzijā, bet mūs ik pa brīdim varat ieraudzīt Latvijas televīzijas 7. kanālā. Un vēl izmantojot iespēju, gribam pasveicināt visus tos, kas šobrīd atrodas dažādu iemeslu dēļ kādā ārstniecības iestādē un varbūt gājienā nevar piedalīties, un gribam jūs redzēt vakarā pilnu spēka un apņēmības. Ja nu tomēr ir vēlme nākt pie mums, dodieties šurp, jo gājiens šeit norit pilnā sparā. Jā, nu ko, tiekamies tepat pie Dēls teātra. Nu, sveicam arī Sienāzīti! Pie mums ir arī Grimuldas novads. Sveiciens grimuldiešiem Vēdurgas pagastām. Metieniņš. Ļoti labs nosaukums. Sveiciens gājiena dalībniekiem no Lielbritānijas! Nekur nav tik labi kā mājās. Cik jums skaisti! Prieks par jums! Kas tad mums šeit tojas? Vai tiešām tā ir Luksemburga? Sveicam arī jūs svētkos! Pirms 2 nedēļu izbrauc, nu viņš šodien klāt. Maza intervija Luksemburga, jā, paldies, ka esat. Nīderlandē, sveicam arī jūs! Cik tas ir neierasti. Nīderlandes novads. Nav slikti, jā. Nav slikti. Mīļie skatītāji, dziesmu svētkos ir atbraukuši dalībnieki ne tikai no visām Latvijas malām, bet arī no visas pasaules. No kurienes jūs esat? Mēs esam no Anglijas, precīzi no Londonas. Un kā jūs sauc? Mani sauc Ingūna. Es esmu Aleksa. Avita. Un kā jums tik tālu ceļš